Halo! Labdien! Mani sauc Andra un es jums zvanu no uzņēmuma Enefit. Esam saņēmuši jūsu pieteikumu saules paneļa ierīkošanai. Vai jums būs laiciņš sarunai? Jā, sveiki! Jā, milzīgs paldies, ka atzvanījāt. Gribēju pieteikties saules paneļiem pie jūsu kompānijas. Sāksim ar nelielu sarunu par jūsu ikdienas patēriņu, nākotnes plāniem, lai šis process arī noritētu ātrāk. Sakiet lūdzu, vai jums ir zināms, kāds ir jūsu ikdienas patēriņš? Diemžēl nepateikšu, cik ir patēriņš. Man sieva maksā rēķinus, bet varbūt bez patēriņa tāpatās ir kaut kāda informācija, kas jums nepieciešama. Noteikti tad, kad būsiet noskaidrojis jūsu patēriņu, varēsim jums sastādīt piedāvājumu. Pēc tam jums būs jāiesniedz sadales tīkla pieteikums par mikroģenerāciju. Un iespējams būs arī vajadzīga rakstiska atļauja no būvvaldes, taču tas ir atkarīgs no jūsu pašvaldības. Sapratu. Jā, īstenībā gribēju noskaidrot par tiem uzstādīšanas termiņiem. Man trešdien tāda brīvāka, varbūt jūs varētu atbraukt. Jā, process tiešām ir vienkāršs. Tomēr no pirmās sarunas līdz elektrības ražošanai ir jārēķinās ar dažiem mēnešiem. Sapratu. Jā, diezgan laiciņš, lai iekrāt naudiņu. Cik man beigās apmēram tas viss varētu izmaksāt? Ziniet, kā kopējās izmaksas varētu šķirties, ņemot vērā jūsu patēriņa datus, kā arī vietu, kur tiks novietota sistēma. Šajā piedāvājumā ietilps gan invertors, paši saules paneļi, un tas vidēji jums svārstīsies no 1300 līdz 1600 eiro par sistēmas kilovatu. Protams, arī montāžas izmaksas mēs iekļausim jūsu piedāvājumā. Varbūt tomēr kaut kā pa draugam ir iespēja kaut ko sarunāt, varbūt vislētāk. Finansējuma iespējas saules paneļa ierīkošanai ir diezgan plašas. Šobrīd aizdevums izsniedz gan bankas, gan arī ir pieejams dažādas valsts atbalsta programmas. Sapratu. Līdz šim brīdim sapratu. Varbūt tomēr vēl divos vārdos apmēram, kā tas viss process notiek. Protams, sākotnēji mēs jums sastādīsim piedāvājumu balstoties pēc jūsu patēriņa datiem. Šo piedāvājumu nosūtīsim uz e-pasta adresi un, ja piedāvājums jūs apmierinās, tad virzīsimies tālāk uz līgumu, kā arī atmaksas procesiem. Pēc tam atbalstīsim jūs dokumentācijā, palīdzēsim iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un arī tad jau sekos izbūve. Labi, man rītā arī īstenībā ir brīvāks. Rītā noskaidrošu patēriņu, tad jums padošu ziņu, un tad jau mēs varētu virzīties tālāk. Milzīgs paldies jums! Protams, es ar jums sazināšos rītdien. Liels paldies par sarunu un lai jums veiksmīga diena! Tā!